Esam Kandavas internātu vidusskolas 7. B klases audzēkņi un piedalāmies konkursā Cilvēks Latvijas novada dārgums. Iepazīstināsim jūs ar mūsu skolas zīmēšanas skolotāju Dzintu Tāliņu, kur izglītības sistēmā nosādājuši 60 gadus. Vai jūs zināt, cik gadu paliek mūsu skolai? Kandavas internātu vidusskola tika dibināta 1958. gadā. Tādēļ 60 gadi. Tikpat, cik mūsu bijušajai audzinātājai un zīmēšanas skolotājai Dzintai Tāliņai darba gadu? Es arī vēlētos kļūt par labu zīmēšanas skolotāju. Šī skolotāja man ir iemācījusi visu, ko zinu par zīmēšanu. Skolotāja Tauriņa mani audzina no bērnu kājas, un man ir liela pietāta pret šo cilvēku. Es vēlētos kļūt par labāko matemātikas skolotāju. Vai kāds zina viņas dzīves stāstu? Tad viņam to noskaidrot? Tāši apmēram 18–19 km no Liepājas. Un tie tāši jau atzīmē. Tur ir ezers skaists, un kādreiz bija skaists muļa, tad tāda izdemalēta visa. Tad es mācīšu iesparāust. Te man vajadzīs kādu. Aiziet palīgā. Tā. Tur es esmu nodzīvojis 15 gadus. Pabeidzu tāšu. Kur jūs piedzimāt un kas bija jūsu vecāki? Vecāki man bija zemnieki, jaunsaimnieki. Un pēc padomju varas nākšanas pie varas bija kolhoznieki. Cīkāk strādāja, protams, nebija viegli, tā kā jaunsaimniecība vēl bija. Tikko sākuši bija arī to savu dzīvi. Un tad esmu izaugusi tur visu laiku, sākot jau ar dzimšanu līdz dienām, kad sāku mācīties skolā. Zindrība, kādā skolā tu sāki mācīties? Mācījos stāšu 7-gadīgajā skolā. Tā, kad es vēl nemācījos, tad tā bija 6-gadīgā, bet pēc kara bija jau 7-gadīgā. Iesāku kara laikā, tad pārtrūka. Kaut kur gājām, vien tāda lauku māja bija, kur mēs sēdējām visi pie garā galva, tā kā jūta tikai. Un tur kaut cik mācījāmies. Tā man bija 2. klase, 1. klasē es neaizgāju, jo man brālis bija maziņš, un es tad tur biju auklīte. Iemācīsies vielu biju, jo māsa pa mani vecāki pa 3 gadiem, un viņa mācoties arī es esam atgūst to vielu. Un pat cik kādu laiku bija, tad manā nepalaida, un tad tā 2. klase arī bija tāda jau gandrīz, kā kāda laiks, un bija bombardēšanas, un līdām uz kūti, kur bija lielie akmeni, mums jau bija kāds skrodets. Tas nenāca. Viņš teica, no ādas ārā nevar izmukt, viņš paliks, kas būs. Bet, laimīgi, viss mums pārgāja pāri, viena bumba mūs neķēra. Vasarā mēs grāvjos lielās, lielie grāvi, traku ietaisīt, lai dzīvot. Tikai pārlaist atkal, visu laiku jau nebija uznākt. Un tad jau tā normalizējās, 45. gadā, tā jau tā normālāk bija. Turpināju mācīties. Un skolu pabeidzu, pamatskolu, 50. gadā. Un pēc tam visu laiku tur prasīts man kājas tur. Domas bija visādas. Pēdīgi, man tā kā patīk ar bērniem. Un nolēmu, kad iešu uz Liepāju. Liepājā bija Nieciskās mākslas vidusskola. Un gāju tur. Bija jāiztur eksāmeni zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā. Tur tos izturēju un sāku mācīties grāmatu iesiešanā, ar ādu apstrādāt. Bet tad man notika ķibelis, saslimu ar Botkinu. Tas jau ilgu laiku papasīja. Pēc Botkina aizved man pie daktera. Tur iebrauc viena meitiņa. Vienā pie daktera pilnīgi sarkana kā vēzis. Mēs vēl mammu nospriedām, kas viņai ir, izrādās masalas. Un tad man piesitās masalas.
Un tad es atkal kādas, pa cik jau bija ar 15 gadu, tad tiem grūtāk, man liekas. Pie 40 grādiem gulēja kāds vairākas dienas, tā pēdīgi es domāju, toreiz jau mašīnas nebija. Tētis zirgiem aizbrauc uz Dodvi un atved dakteri. Bet tad man arī izsitās un bija cauri. Bet tad es arī jau biju ziedojusi, tikai mācīsies bija septembri. Un novembrī beigām varbūt es varēju tikt, un tad aizbraucu uz Liepāju un runājām skolotāju, ka nemācīšos tajā gadā. Paņemšu brīvu, jo jaunā skolā, un viss tur jau ir visādi tik sarežģīti viss, kad netikšu līdzi, labāks paliek uz otru gadu. Bet tad nebija jādas apstrāde. Tad jādas apstrāde nebija vairs, jau tikai otrā kursā tur jau bija, un bija jaušana un rokdarbi. Mamma jau gribēja reizējas jaušanu, mamma jau bija liela audēja. Bet es redzēju, cik tur kniberīgs tas darbs ir jau bērnu dienās. Es tā gāju labāk uz rokdarbiem, kaut gan pēc tam jau es nožēloju. Bet tā pirmā tūrē likās, labāk tā būs. Un tā es pabeidzu 6 gados, vārdu sakot, 5 gadi tur bija. Pēc 56. gadā tad es pabeidzu. Pēc starpā mums tur arī bija visādas prakses skolas. Tajā gadā es neatceros vairs 2. vai 3. kursā, kad uznāca mēnesi saules aptums mums bija. Mēs netālu bijām no jūras, tad skrējām skatīties, paskrējām kādu gabalu, te jau parādījās saulīt. Tāda interesanta atgadījums bija. Ko mēs darījām mākslas skolā? Visu ko? Visu dūrieni. Es domāju, vai tagad sazīmēt uz milimetru papīra auduma tos visus pinums un tad tos dūrienus. Tā no vakaros, kā es gāju mājā, pēc 5, tā jau neko citu kā ņēmu, tikai mācīju un zīmēju. Un tā tie gadi aizgājuši. Varbūt tie gadi ir tie, kas man arī rūdīja to, ka pacietību visur vajag pacietību un rūpību. To man iemācīja, man tāda mācības skolotāja, Oša Lērna. Tautas daiļamat meistari viņa bija arī. Es tikai es tur. Kompozīcijas sīkām, grūtiņām bija jāzīmē, raksti, viss vajag. Nebija viegli. Pēc tam, kad pabeigtu kursu darbā, man bija diploma darbā daudz izšūts ar rakstos un viss. Un citi šurmašīni bija arī jau tad parādījās, arī šurmašīni varēja sākt strādāt. Tad, bet man tā kā negribējās uz šurmašīni, es strādāju tur, dažādi. Tad Liepājas muzejā bija diploma darba aizstāvēšana. To man bija priekšnieks Surmāls, noteikti esat visi dzirdējuši, Jānis Surmāls. Diploma darbu beidz ar izcilību, un arī diploms bija ar izcilību. Pēc tam es domāju, ka iešu tālāk, kur ies tālāk. Rīgā nebija tā mākslas akadēmija, bet tur jau bija tāds atkal fakultāts, kas man nevilka. Igaunijā bija, bet tur igauņu valoda sarežģīta, un man patika matemātika, un sarunāja matemātikas skolotāju, lai es eju uz matemātiku. Pirmā diena, viņa man teica tā, viņa atnāks arī uz to pedagoģisko skolu toreiz bija. Un viņa gaitīgi pagaidīs, ja man kas nav skaidrs, lai izēju. Kur es mākslas skolā jau 3. kursā mums beidzas matemātika un visi šitie smagie, kas ir Ņūtonu binoms, tas tajā eksāmenā. Es jau paskatos, un es domāju, nav ko. Es cēlos, gāju teicu, kad es ņemu dokumentus ārā. Es domāju, ko es mocīšos, tagad šito jau to vielu nezinu. Un tagad tas jāpiemācās, un vēl nemaz tik vienkārši arī nav matemātikā. Un tā es pabeigtu. Aizgāju skolu, un no skolas man kārtoja tālāk darbu. Un darbs bija tā, ka paredzēts bija Jūrkalnē. Vajadzēja zīmēšanas skolotāju, man to sarunāju. Tielēc to punktu. Ko tad? Palīdzīja bērni sameklēt to Jūrkalnu. Kur ir Jūrkalni? Jūrkalnī, te kaut kur augstā mūs.
Palīdzat ilgi. Nē, viens nebūs, jo Alsuma bija augstāk tālāk vēl, bet es tas te nevaru pateikt. Būs augstāk tu būs Liepāja neatlikām. Jā, Liepāja. Atliec Liepāja. Liepāja. Atūriņ, tu būs tas licejs, ja? Un Jūrkalna te? Jūrkalna augstāk. Jūrkalna būs augstāk. Bet pie jūras 8. augustā sēdos autobusā un brauc uz Alsumu. Brauc tagad jau Pāvilos, kur mēģi, es domāju, Dievs, kur es tagad. Ir jau Alsuma. Ko es pat mēģi man tā jau, tā doma, ko es tagad. Bet nu aizgāju uz to izglītības nodaļu, sagāju vien kāds solīdu vadītāja, un tik ilgi viņi teica, mēs jūs paturēsim tu pat Alsumā. Tā man bišķi nokrīt tā vieglāk, es domāju, tu nekāds sevišķi satiks man nebija. Domāju, dieni, un tā es tur nostrādāju. Sākumā domāju, ka vienu gadu varbūt, un tad, bet tad nebija vēl pēc gada vai 2 gadiem Liepāja atklāja sākuma skolu, pamatskolu toreiz tā skaitījās, pirmās 4. Nu, bet es tad pirmos 4 gadus es nostrādāju. Man piedāvāja internātu, zīmēšanu, darbmācību. Tai pirmā gadā ne, pēc tam arī mākslas vēsture. Un mana skolniece te daļas arī Kandavā. Pirmēr Grīnberga Ilzīte. 9. klasē viņa bija, kad es aizgāju no Alsaules, es aizbraucu Liepāju. Un medmāsa Vēciņa Irēna, arī tā mācījās. Abas, man liekas, Ilzīte, viņas vienā klasē bija. Tā ja viņas man te sagaidīja, kad es atbraucu uz Kandavu. Nu, tad es 4 gadus, un bija jau skumji. Jau direktori teica tā, nu neklātienējiet, eit neklātienē. Un tā arī bija, ka domāju, jāiešu neklātienē un mācīšos. Man mamma teica, ko tu muļāsies, man jau kaut kā izjūtos kolkos laikā nekas skoši jau nebija. Bet nu tomēr aizgājis Liepāju jākārto, atkal eksāmeni, visi vasarā strādā. Man atkal jāmācās, jau 4 gadi jau pišķiņ aizmirsis arī ir. Un mums jau tomēr bija mazāk mazliet tās mācības nekā vispār parastā vidusskolā. Un tā es aizbraucu uz Liepāju. Un Liepājā arī tika atkal eksāmenis, tos eksāmenis izturēju un tad sāku studēt. Un tad aizgāju uz Liepāju. Tad viņš mācījās pedagoģiskajā skolā, bet viņš jau bija beidzis. Viņš jau beidz 53. gadā un atnāca strādāt uz Zandi. Viņam vairāk tie piedāvāja bija uz Ventspils vai uz Lēkām pa direktoru, bet viņš negribēja, un tad viņš pēdīgi atklājās uz Zandi. Un viņš te jau muļājās. Nu? Kā tu jūs satikāties? Mēs satikāmies. Jā. Bija skolas salidojumi, bija vasarā balles. Nu, tā mēs tā, bet tad jau bet mēs tā nedraudzējamies tā kā sevišķi tur. Bet tad pēc tam, kad 100. biju, arī tad viņš arī mācījās, viņš bija pēc pedagoģisko skolu, tad skolotā institūts atklājās, tad viņš tur vēl, un tad viņš arī un tad kaut kur institūta laikā viņš sāk studēt neklātienē, un tad kaut kā mums te ceļi sašķīnājās. Pabeidz institūtu, tad es aizgāju. Un tad bija, mums nebija kā tagad jāmeklē pašiem, tur jau bija viss sadalīts, tās vietas tagad iesauc. Un mums teica, mēs ar draudzēm, kad mēs gribam iet kopā, ka kur būs 2. Jā, ir. Tāds ir Kuldīgā, netālu 5 km 6 no Kuldīgas Peļči. Tur Peļči pilsēta tagad vēl tāda, diezgan ievēroja vieta bija. Un mēs rakstāmies, man vēl jautā tā, bet vai jūs zini, ka tur internāts? Es teiktu, jā, zinu, internātu pazīstu, jo es esmu nostrādājis jau 4 gadus Alsumas internātā.
Un tad labi, tad uzliekam pelčus, jā? Jā. Kuri zina, kuri pelči palīdz Artūrim uzlikt? Un pelčus. Sameklējam, kuri pelči. Kuldīga, tad tur kaut kur uz to pusi uz ātru. Tā. Tie kuldīgi stūpi ir kuldīgs, bet kuldīgi mēs vēl nevaram. Kuldīgi vairāki, nē. Kuldīgi te kaut kur vidū, te kaut kur, jā. Te kāds kuldīgs. Kuldīgsnieki zina, kuri kuldīgi. Jā, tur varētu būt. Nu, bet tad, kad mēs ar parakstāmies sākot, un tad, kad mēs aizbraucam, 15 daudzvečā jābrūst, tad raudzēni sarunājas, un mums mašīnas sarunā, braucam to, bet ātrāk kādas dažas dienas. Un direktors saka, vai jūs šodien, un ne tajā, ka mums tādi jautājumi, Mēs teicam, nē, mēs varam braukt atpakaļ, mēs saliksim mantu un braucam atpakaļ. Un tad, ziniet, tas bija kā Makārēkovs lasījis to grāmatu, tur bija bērnams. Visādi bērni salasīti, tie bēga no skolas, aizbraucam uz cirku Rīgā. Tur jau mamām viņi sazinājušies, mamma sagaida bērnu paķer un aizvār pakaļ sevi. Nu, visādi tur bija. Piemēram, arī Kādas Leiškalns, arī mans skolnieks, es ar viņam mācīju zīmēšanu. Tas arī tur ņēmās, citiem ne. Tāds puņķains puika bija diezgan bledīgs. Visādi bija ar viņu. Mēs aizbraucam abas ar to draudzeni, bet viņai piedāvāja vietu Kuldīgā komjautas komitejā. Protams, tāda izdevība bija, viņa aizgāja. Sākumā viņa man nepamet, viņa tur vienkārši dzīvoja un tad brauca, bet tas jau bija sarežģīti. Un tad viņa Kuldīgā bija, man tas nebija slikti, kaut kādu koncertu vai kas, vai teātri, tad bija jau turēja pārnakņot un izbrauc. Satiksme bija labi, no rītiem gāja tur vairāk skolotāji brauc no Kuldīgas. Un tā es tur mocījos zīmē. Un tad ar viņai bija tā klase. Un tad man to klasu bija jāpārņem, nu tad tur bija tāds smukādinieks, jā, visādi arī bija. Bija arī labi, bet bija visādi. Bet nekas tikām visu galā, 2 gadus mēs tur cīnījāmies. Tad bija interesanti ar dzīvokļu jautājumiem. Dzīvokļos ierādītāji pilī, tā mums nevisai tur patika, bet tad tur bija skolotāja māja, un mēs ar 2 tad mūs iedeva tur. Mums negribējās tur arī nepatīk. Un tad mēs tur, un tagad ir pirmā sēde, mēs jau tur kaut ko šeptējamies. Mums pazūda atslēga no mūsu durvīm. Pašu dzīvokļu atslēgu visu. Nu, noteikti tie bērni bija tur un tālāk bija no tās skolas. Un mēs domāju, redzām, un tā to laiku es esmu tā, kas es atslēdzu durvis, atslēgu ārā. Pilnīgi tāds iemaiņas. Es domāju, nu mēs nevaram atstāt visu vaļā, visu savu īkšumu un iet uz to sēdi ar lokā visādas. Tāda atgadījuma, sakot, iz dzīves. Vieta bija ļoti skaista tur. Tur mežtūmā bija, varēja iet ar bērniem pa mežu staigāt un darīties, nekāda vaina nebija. Klase man bija tajā pilī. Tur bija sākuma skolas klases arī. Tur apvienot bija bērnams un parastā skola. 8-gadīgās, tad 7-gadīgā bija un arī bērnams, bet bērni kopā mācījās viss. Tur arī bija jauki bērniņi. Jūs jau strādājat Kandaras internātu vidusskolā? Pagājušo gadu atzīmēju 50 gadu kāza jubileju, 50 gadu darba stāžu šeit. Kopējais darba stāžs man ir 60. Kuri gada jūsu audzēkņi sākā piedalīties konkursos? Tā, pirmie audzēkņi, kas man bija, tad bija Pēļķos. 65. gadā, 64. Pēļķi. Pēc pirmā, tad tu skolotāji, viens puicīts vēl, viņi tādi zīmētāji bija, tad mēs jau sākām. Bet Alsums laikā vēl nebija tādi konkursi, neprasījās nekādas, bet tad jau tur parādījās Kuldīgā. Un tad tur mēs dabījām balvas, man liekas, tikai rajona mērogā Kuldīgas.
Nu, bet es atnācu uz internātu skolu, šeit man zīmēšana nedēvā. Te bija skolotāja Bulīta, ļoti gudra un zinoša skolotāja, un man palika darba mācība un internāta audzināšana un matemātika 1. klasē. Ap 1. klasi sāku skolotāja Kreisberga, jā, Kreisberga, bija Kuzmina. Bija arī mana, mēs abas reizēs sākām liesma, es par skolotāju, viņa kaut kā studentīši 1. klases. Tad noteikti jūs zināt basketbolistu, basketbola treneru meitenēm, Zvirstīņš Ainārs, arī tāds bija. Nu, cits es nevarēšu pateikt vairs. Nu, tad zīmēšana man viss bija cauri. Nebija. Tad skolotāja Bulīta aizgāja 84. gadā, man liekas. Un tad es sāku mācīt zīmēšanu. Tad mācība man bišķi noņēma nost un visas zīmēšanas tad man bija. Nu, pirmie gadi, jā, jau pirmās gados ar 86. varbūt 85. kad bijām te jau uzreiz bija olimpiādes. Un pat Rīgā bija tāds no sapilsēnas, tad bija aizmirs jau, Nārs bija. Tas bija ļoti labi zīmētais. Tas skolotāja, nu, Danai māsa, tā bija, bet tas bija vēl Zigrītas laikos. Manā laikā Gunāriņš bija. Mēs braucām uz Rīgu un dabījām arī labas vietas. Un tā mēs lēni sākām. Tie man ir tā diploma, kur, piemēram, 1 gadu bija tā, kad es skolām nebija tad rajonā, tad republikā, novads bija, un tad viss man vēl ir kāds 3 tie diplomi pa katru. Un daudz bērni, kad bija sagatavoti. Visi 3 bērni, kas bija, tie visi saņēma pirmās vietas. Pirmās tiešām arī. Viņa Inga bija, šitā Branda bija viņa. Vēl pirms tam bija Znotiņa Inga, ne Liene. Znotiņa Liene pilnīgi kā meistars. Viņa atnāca ar 8. klasē, un es zinu, mums grūti, viņa arī ne, bet viņa katru reizi nāca uz to pulciņu, un viņa tiešām uzdeva tās tēmas. Vienreiz bija par, tas man liekas bija novadā, jāzīmē kaut par ceļojumiem. Viņi visi sazīmēs šitos melnos un pīdiem, šitiem džungļu cilvēkiem. Nu, vienreizēji un 12 stundas laikā tikai, bet viņi tiešām, nu vienreizēji. Viņi aizgāja uz akadēmiju, es nezinu, kas viņiem bija uz mākslas akadēmiju. Viņi nē, nu, tad tādas labas vietas mums ir bijuši, ka mēs esam saņēmuši konkursā velosipēdu. Tad šito lecamo bumbu vēl tur daudz, man bija liela modernā fēna par 840 vai cik tādiem. Un meitnēm visādi tādi labi, ļoti labi bija tie, tos varētu teikt, es esmu. Un Lienīt saņēma riteni, velosipēdu, tad jau nevarēja arī vēl dabūt. Un mēs jokot, mēs braucām, tas jau vasarā bija. Skolotāja Brīniņai dēls arī vēl bija mākslas skolas, kas iet mākslas skolu, un teikt, Brīniņi zinat. Tā ir dēls arī, tas atdabūja. Mēs kādi 8 vai cik braucām uz Rīgu. Un, kad mēs aizbraucām, un bija tajā veselības centrā, mums jābūt. Nu, kurš jūs esat? Mēs esam nokundus. Tas viens kungs teica, nu, tas jau daudz ko izsaka. Es teicu, Liena, vai tik augsts tev nebūs. Jā, ejam iekšā tai zālē, stāv velosipēds, Lienas zīmējums. Un tiešām tur tad arī bija šitā Ulmaņa kundze, mums tur deva tās dāmanas. Ļoti skaisti klāti galdi vispār. Un tad domāju, bet kā tiks mājā? Es teicu, Liena, kas ar tevi to riteni, ko mēs nāk mums šofrīs, kas brauc no Sabila. Daudzis. Un viņš arī brauc, paliekas ar satiksmi, tā kā satiksmes autobusu šoferis. Mēs bijām laimīgi, ka viņš bija. Un viņš mums paņēma to riteni un teica, domāju, man briesmīgi vilcienā arī. Zinu, kā vilcienā visādi, un kā Ventspils, viņi jau stendē dzīvoja. Teica, ko tu zini, kā par visu.
Un mūs atveda līdz Sabilē. Un man liekas, viņi neteica, ka mamma vai kas tur braukuši pretīmi no stendes. Nu, tāds pārsteigums, kas tādi vieli mums ir bijuši. Nu, tāda Branda vieliņu. Mēs nonākam Republikā uz olimpiādi. Tad viņa, tagad jau salūst viņai tas molbets. Viņa nosmērēsies ir un visādi, bet arī viņai laba vieta ir. Un tagad kā balvošana viņa man saka tā, skolotāji, es neiešu pakaļ. Man nav drēbes tāds, vai es nosmērēs, ne. Es teicu, es arī neiešu. Bet izsauc viņu, un tā meitenīte neiet. Es domāju, nu kā mums jau būtu, ka tagad mēs arī spītētos neiet. Man jāiet paņemt, es teicu, vai nu tu būs lielā parāda. Vai jums pašai arī ir bērni? Jā. Kā un ko viņi dara? Nu, viens, jūs zināsiet, skolotājs Sana, tagad ir 3. klases audzinātāja. Un Sana arī pabeidz šeit vidusskolu. Un dēls man ir Girts, tas ir jaunāks par 6 gadiem. Un kāpēc Sana izvēlējās skolotājas profesiju? Sana bija tāda, ka viņa bija dūmus tirgošanos, ka maza bija. Viņa tikai taisīja visādas paciņas un visu ko, un ies pa pārdevēju mācīties. Tad vecāki viņu diktu norunāja. Es teicu, ko tu tagad vai jāiet ir. Nu, tad neko daudz, arī pakrājās un aizgāja uz Liepājas institūtu. Un arī pabeidz sākuma skolu. Pirmās 4. Un tā viņa arī šitē, no tā laika, šitē ir pabeidz. Man ir bildes par tiem. Tā bija ko precīzi. Es varu kā laist apkārt. Un tā ir tā Pēļķu pils. Tā varbūt uz galdu liekam, tā, lai visi var redzēt uz galdu. Tad viņi var... Jā, nu te es paņēmu kāds no bērnu bildēm. Te ir vairāk tie, kur skolotāji man liekas Rozītei. Skolotāji bija, kuriem meita mācījās. Kā vēl? Liekam uz tā galdu, varbūt liekam uz galdu. Jā, tā jūs varat ņemt. Te ar no tiem bērniem. Te ir mana viena bērni, kuri beidz 95. gadā, te viņi sabraukuši kaut kad bija kāds salidojums. Šitie pirmie, te noteikti jūs pamanīsiet, bet te nav visi, kā jau vienmēr nav. Pirmie skolotājā Kuzmīna. Tā, te es paņēmu Lienas Notiņas darbu, ko viņi zīmēja Ziemassvētkiem. Un te es paņēmu arī bērnu zīmējumus, varbūt, ka kādreiz jau fotografēju, tad jau mums vairs nebija Kreisbergs varis, un tad man nav kas zīmē, kas fotografē zīmējumus. Tad te ir mācas skolas salidojums. Tā, te ir institūts ar salidojums. Pēc 40 gadiem mēs tā satiekamies. Nu, te ir viena no kāzu bildēm. Un šeit tā mana ģimene, kur es paņēmu tos mazos lielos. Kā vēl maziņi ir. Lūtais arī jūs atpazīstat, varbūt neatpazīstat. Un šities kursos, man ļoti daudz te kursi, katru vasaras gājas kursiem. Bet es vienu paņēmu, domāju, ko es visu vākšu, un tad es laikam visu. Un cik te kopā skolēni ir bijuši? Tad es jums teikšu, es jums melošu. Es saskaitīju, tās saskaitīju 11 klases, man pieskaitot arī klāt Pēļķus. Neskaitot Alsu un Velsu, man bija jāuzzināšana tikai internātā, man nebija klasē. Bet te pārējās visas, tad es sarakstīju gadus, tos visus mācīju gadus, un tad es rēķināju un skatījos, kad iznāca 11 klases, un es rēķināju, es ņēmu to vidējo, ka 30, tad pie 400. Vai es viņus visus pazīstu? Nē, Alsu un kā man nebija jāuzzināšanā, bet tur bija interesanti. Es aizbraucu vienreiz uz Rīgu, esmu bērnu pasaulē, un staigāju tagad nāk viens liels cilvēks, garš zēns, un man uzrunā. Es nepazīstu, kur šitos. Viņš bija interesants zēns ar to, ka viņam sirds bija labā pusē.
Bet tā viņš vispār visu darīja, viņš neizjūta to. Visus var saglabāt arī. Ir jau tā, ka pēc laika atplaukst, kad tas rāda. Es domāju, tā ir daudz tādi, kur tie nerāda. Viens man bija no Vēnspils, tas ir tāds puikāns vīrietis bija. Viņš bija šausmīgs. Es teicu, tu būsi vienreiz cietumnieks, jo viņš bija, visādas dūlības darīja. Tagad paiet daudz gadu, tad vēl dzīvoja šitie, kur sarun dzīvo pie durvīm zvana. Es izēju, jā, pazīstu. Tad viņš man teica tā, runājām šī nāc uzstāstīt. Viņš teica, skolotāji, kā jūs zinājāt, kad es būšu cietumnieks? Jā, viņš arī cietumnieks, cietumā ir sēdējis. Ar par tādām noķībām. Es vienmēr teicu, kādreiz tās noķības cilvēku kur noved. Un visādi stāsta, bet vai tad tev dzird? Tad liekas, tu esi vienprātīgi, pats es esmu gudrs. Daudz arī interesanti notikumi ir. Kas ir vislielākais gandarījums par visiem šiem gadiem? Par ko tāds vislielākais prieks? Par visiem tiem bērniem, kuri tiešām ir arī izauguši un darbojušies, mēs kopā esam darbojušies. Šitais atceros Branda Vieviņa. Vienmēr mēs tagad, mums kaut kāds bija jāzīmē konkursu tukumā par tirgu, vai kaut kāds bija. Bet zinu, ka Dieviņu uzzīmēja ratus, zirgu lielu, un tāda resna tante sēž tos ratos tirgojas tur ar to, viņa dabūja pirmo vietu. Un tad šitā kā Barkānam Uģis, viņš jau atnāca ļoti vēl uz mūsu skolu. Liekas, viņš negāja skolā, viņš bija ļoti labs zīmētājs. Un ļoti daudz mēs zīmējam arī karikatūras. Mūs aicināja no, tagad Cidlisī arī, piemēram, Mieze. Kā viņa bija. Mūs uzaicināja vienmēr, tā kā mēs bijām viņa rajonā, tad jau mums vienmēr bija. Tagad vairs ne, un tad mēs tā kā atpalikām, es domāju, kur tad mēs tur uzmāzīsimies, sakalsam. Tad viņš dabūja pirmo vietu. Man vēl bija tāds, es domāju, es paņemšies un nepaņēmu arī vienā avīzē, kur bija. Dabūja grāmatu, lielo karikatūru grāmatu Ērikoši, tā Ēriksoši karikatūru izzinat. Tas ir mans skolotājs zīmēšanas. Viņš aizgāja uz Rīgu, viņam sieva bija ginekoloģi. Viņam dabūja slimnīcā Rīgā laikam darbu, un tad viņš pameta mūs. Ar humoru, vienmēr ar jokiem. Mums tās stundas aizgāja interesanti. Mēs sēdējām, kā Malbeta bija, kur jūs zināt, mākslas skolā bija. Un tad viņš pie visiem piegāja, tā kaut ko vajadzēja palaboja. Tagad viena tāda fiksa meitene no Nīcas. Tagad viņai jāskrien ir, viņa ceļas, ka viņas tagad viņai jāiet. Viņš teica, kur ies, viņa teica satikšanos. Viņš var pie manis sēdēja. Viņš teica, jūs jau gan zinat, tik ātri nesarunāju. Ja sarunāju, tad jūs tā vēlāk. Tad es esmu laikam klausījis. Viņš vēl tagad ļoti daudzās avīzē. Tikai, man liekas, Latvijas avīzē viņš zīmē. Viņam iekšā ir tiešām tāda, ka viņš tā reāli visu. Un esat saskaitījis, cik kopā balvojumi ir par šiem gadiem? Bet visi man ir kaut kas apagājis secēm. Jā, labi sakstarīšu. Ir kaut kur, bet es tiešām nezinu, gan jau kaut kur atradīšu. Jūs atradīšu? Jā, vēl ir. Bija man vecā zīmēšanas kabinetā, un tad tur vācās tā pīkī, tad man liekas, varbūt, ka kāda aiznes prom arī atradīšu. Tā, kādu brītiņu, kad ir tā doma, ka nevajadzēja būt uz skolotāju, kaut ko citu varbūt? Nē, es vienmēr iedomājusies kaut ko, jo man jāsēt, domāju, kādu grāmatu, tas ir Dievs, es ne. No medicīnu pilnīgi es ne. Ja jau es redzu asins, tad viss. Tagad, tā, aizskaitas Heptovskai, tas dēls kaut kā es varu ģirtam. Viņš saka, viņš teica, es tev neteikšu, kā viņš aizgājis ir.
Viņš teica, tu reiz. Es nevaru, ja jau runā par asinīm, man viss ir. Man kājas tirpst. Un tur laikam tā bija briesmīgi vienkārši. Tad ne to, ne, bet citus. Varētu būt citi arī, bet es esmu. Nu, ko es ieteiktu mūsdienu skolēniem? Vajag mācīties par to skolotāju? Nē, es domāju tā, ir jau arī savi rūgtumi un viss, bet man liekas, ka kaut kam jau visam jātiek pāri. Tagad jau gan bišķi jau iet pa doni. Es domāju, viss tā prasības kādas ir, ka nekā, neko, līdz ar to jau tāda. Un man liekas, ka mūsu vecāki, šo bērnu vecāki, jau ir daļēji arī to derāt no bērnu vecāki. Un līdz ar to, ja viņiem nav iemācītas iemaņas, viņi nav izgājuši to rūdījumu, ko mēs izgājuši esam visi pārējie. Es domāju, tādā kādreiz pa kolhoz laikiem. Man vienmēr mums bija jāravē biešu vadas, jālīdz vecākiem, un tad šausmīgi daudz uzdodas. Viss, kas bija. Viss bija jādara. Vasaras bija nostrādātas. Vai tagad vispār bērniem arī nav ko darīt? Pieaugušiem nav ko darīt. Man liekas, tur ar to sākas viss. Un tad teikt, pirmie padomu gadi, ka mēs jau bijām skolā, cik tas sen, ka nebija jābrauc uz kolhozu. Septembra mēnesis, pirmās dienas bija skolā, pēc tam uz kolhozu ārā. Un, kad es gāju mākslas skolā, tad, un arī institūtā, pirmie gadi, arī mēnešiem prom. Es atceros vēl labi, kad reiz bija tuvu manā mājā, Maistarē. Tās visi guļam čapos. Vienā tagad braucot uz mājām, uz Liepājas pusi, es rādu pie aizputas, kur mums bija kaut kas, kur mēs veselu mēnesi zēni gulēja augšā uz kleicaukšu šķūnas, kas tur bija mums istabā. Bija visi salikts rindās, jaunos un čapos gulējām. Tā mēs gājām spokoties, tur pat kapi bija. Un tad uzbrauktu vakar, gludīm, kas bija. Tad vien vakar ejām pa to tūs un nāk mašīna. Bet izrādās tagad man bija tāds labs sportists, kas gāja, bija tagad atpazīst un mašīna attur. Un mēs pārbījušies arī. Mēs tagad visiem stūriem bēgam, lai mūs nesatiek. Bet jā, jokiem tagad ir. Neviens Liepainieks, jūs jau esat jauni, bija tāds lēnieks, spēcīgs sportists, treneris. Tā sārtotajā viņi brauc no Rīgas, un tad jau cauri, nezinu par to ceļu, kāpēc nebrauc tur. Tad visādi jau gājas pa kolhozi ir. Vai? Man, piemēram, bija labi mākslas skolā, kad es gāju. Arī jārau lielās smagas vietas. Pasniedzējs vienmēr teica, viņš nāks pie manis, tipus, kas joks pērisa. Tā viņš vienmēr līdzēja man tās smagas izlasīt tādā, tās vietas no tā magām. Jo man jau patika jokoties. Nu jā. Es nevaru teikt, ka tādu ietrūmusi cilvēks nevar. Mājās tagad arī. Kurš varēs teica, tā var jau tīgi saprast, ka tu runātājs bija, ka tu jokojies. Bet man liekas, ka tā ir vieglāk. Arī visi tie, kas tā visu dzīvi uzņem tikai drūmi, smagi. Es domāju, tad arī nav viegli. Es domāju, labāk iet ar humoru iekšā. Jo tā man ir mammas rados. Teikts jau tāds nopietnāks bija. Bet mamma jau ne. Mamma ir brālis ar visi tie tāda humoru. Tā jau viss. Tā jau nebija nobeidzies, punkts ir pielikts visam. Emīlija zīmē arī vēl. Mākslas skolā. Te punkts jānebeidz. Vai jums nav vajag, vai iet punkts? Ir. Jā. Kurā pusā tas jau? Klasē vai tu skaitās? Sestā. Pēc nākošais nebeidzis, ne? Nākošais beidzam. Jā. Tad jāsmešķiet uzaicināt skolotāju uz izlaidumu, ja?
Labi. Tagad brīvi parunājieties ar skolotāju. Lai Dievu, paldies, Arturī. Jūs rietojot, paldies, Zēri, paldies. Tā, pa vienam padod man tos varētu.